Čau, mani sauc Reinis Janovs. Es esmu Rīgas Traģa Universitātes fizioterapijas studiju programmas students. Braukāju ar BMX velosipēdu brīvajā laikā. Vienkārši daru to, kas man patīk. Man patīk braukāties, man patīk katru dienu uz velosipēdu lēkāties. Katru reizi, kad tu paliec augšā, tāda fantastiska sajūta, ka tu esi pirmkārt augstāk par citiem. Tajā lidojuma laikā tāda slow motion sajūta apmēram. Un, nezinu, to nevar izskaidrot, tas ir jāpiedzīvo, un tas, kas ļoti bieži arī saista. Citu dienu prasās vienkārši aizbrauc un viss, un tu vienkārši lēkā. Nekāda triki, nekas pat nav sargi virsū. Un tas ir tas, kas vajadzīgs reizēm. Tā braukāšana vienkārši notiek ar prātu. Es agrāk, jā, es biju maziņš, es biju stulbs. Stulbs tādā ziņā, ka es nedomāju tik ļoti par savu veselību, ļoti daudz forsēju, līdz ar to ir riskēju. Negatīvākā pieredze noteikti ir starpskajamē disku trūce. Šī trauma ir tāds pamatīgs grūdienis tam pārdomāt to, ko es daru ar to velosipēdu. Katru gadu augot, attīstoties, riču braukājot, līmeni audzējot augstāk, aug arī riska faktors, iegūt traumas. Tas ir. Un tas bija tas lūzuma punkts, ka es izdomāju, jā, tā fizioterapija ir kaut kas interesants, un no tā brīža es esmu nokļuvis te Stradiņās. Tiem, kas ir pagaidām nepārliecināti par saviem spēkiem, es vienkārši teiktu, mēģiniet, nebaidieties kļūdīties. Tas ir pilnīgi normāli, ja cilvēks kļūdās, tiecoties pēc savu mērķi. Tajā brīdī, kad mēs iziesim ārā lielajā pasaulē, nekas tik saulains vairs nebūs. Un tas bija tas brīdis, kad es pieļauju, ka liela daļa ir apzinās, ka kaut kas ir jādara lietas labā, lai tikt augšā tur saulītē.